pēc tam pusstundu stāvu Braslas ielā. Viss kārtībā. Nu tā, mēs laikam esam atpakaļ, bet sakarā ar to, ka mums tur no paša sākuma jau ir bijušas problēmas ar viesa mikrofonu, faktiski tad sanāk, ka tikai mūs ar tevi Anatoliju dzirdēja, kas nav galvenais. Nē, jāsāk no paša sākuma. Jā, tad mēs esam sarunājuši, ka mēs sākam no paša sākuma ar Valtu. Kāpēc šeit ir Valds Bērziņš? Mēs arī paspējam izstāstīt to dzirdēju. Jā. Bet ja ne Valds neko nedzirdēja. Pēc tam izslēdz trešo mikrofonu. Jā, galvenais, ka tu neko tādu nebija sācis pats stāstīt. Nē, vēl nebija. Nu gadās, ko darīt, gadās visādi, bet nekas, viss ir kārtībā, esam atpakaļ gaisā un mēģinam iet uz priekšu. Sāksim ar to, ar ko sākām. Valds Bērziņš Ogrē nokļūst handbolā, kaut gan pirms tam droši vien, bija dzirdējis par šo spēli. Ogrē nevarēja nedzirdēt. Nē, draugi spēlēja, stadions blakus, spēlēja vārpus mači, viss notikās. Dāmas, meitenes spēlēja, lielie puikas spēlēja. Vienkārši es tanī brīdī trapījos. Tu skrēji? Skrēja klubiņā. Jā. Kā mūs tur sauca. Nemaz tik slikti nebija, jo tāpēc, kad uzpumpēja izturību, laikam sakot, visam pārējiem laikam. Tāpēc tev nebija problēma 60 minūtes nospēlēt. Nē, nebija grūti Gulbim Andrim skriet līdzi. Tu sākumā minēji, ka tu ar gargabalniekiem skrēji. Garās distances, kas bija tava kroņa disciplīna? Līdz tam es netiku. Līdz tam vēl netiku. Bet Gutmans, Valdmans, viņi bija pusmaratonisti, atklāt sakot. Tad tādā līmenī arī mēs tur bliezām pa tiem mežiem. Jo garāk, jo labāk. Un no handbolā tā nāc nejauši praktiski, kā mēs te runājām. Jā, pilnīgi tā, ar tendenci tā, ka gribās, ka draugi tur ir, un viņi brauc uz kaut kādu pasākumu, a tu viens kā nē. Un tad burtiski tāds spēriens, kad, tie, kas bija vecākie rūgs, mums ieraudzīja, ka es tur labi vārtos stāvu it kā. Tad uzreiz pie Vitauta. Pie Vitauta Mihalovska, jā. Vitāls Mihalovskis ieraudzīja, ka tu esi Kreilis. Neatšuva man momentāli no vārtiem. Kreilis vārtos parasti neliek, bet ir jau, protams, izņēmumi, bet pārsvarā laukumā. Nezinu nevienu? No pazīstamiem es arī. Es gan neesmu īpaši tā novērojis. Kurš ar kreiso roku tur? Uz ātrodot piespēju. Jā. Es padomāšu, varbūt kādu atcerēšos. Jā, grūti. Tā arī aizgāja tas viss, jā. Tieši tā. Un celtniekā tev pamanīja sākumā juniorijas. Nils Grasis toreiz bija meistarkomandas galvenais treneris, un Andris Gulbis, kurš bija beidzis jau spēlētāju karjeru, darbojās ar junioriem un palīgs viņam bija un tā tālāk. Un tad tev tur iesaistīja tur jau. No junioriem uz celtnieku, no celtnieku uz junioriem, tad vienbrīd bija tā, ka pa vidu tur tā. Jo, celtniekā īsti vēl nē, bet tā. RPI. Tu iestājies. Kāpēc tieši RPI? Tagadējais RTU. Jā, RPI, RTU. Tēva ieteikumi, tēvs celtnieks. Tad es arī tādā pašā virzienā, jo, protams, bija jau divas lietas. Bija tas, ko tu gribi apgūt, un otrs bija, kā aizbēgt no armijas. Jā. Divi noteicošie faktori. Jā, bet tev tomēr, labi, tomēr tā ir tāda tehniska augstskola un meistarkomanda, patiesībā tā bija profesionāla komanda tomēr, jā, un tev divreiz dienā treniņi, ārkārtīgi sarežģīts savienot. Bija, tā kā, RTU ļoti nāca pretī, atklāt sakot. Tur bija Harijs Čebrikovs priekšā. Jā, Harijs Čebrikovs atbalsts, tur, ja vajag, pie rokas, pie dekāna, tur, sarunāsim, kad tu arī? Pat ne tā, tur individuālais plāns, tur lekciju brīvais apmeklējums, akadēmiskais un viss kaut kas tam līdzīgs, bet, atklāt sakot, beigās tā kaut kādīgi uz tiem diviem velospēdiem es tā nemāku. Man tā vairāk aizgāja tā rokas bumba, un ja tur ir ielais, man apnika tos pasniedzējus ar tur tā mānīt bišķīt. Godīgs pret sevi, godīgs pret visiem pārējiem. Tagad jau var teikt, jo kādreiz jau tomēr bija tāda zināma sistēma, kad armijā aizgāja, un tad tu varēji tepatās kaut kur bumbulēties, un tev nesūtīja. Mēs nonāksim arī līdz armijai. Okay, nedaudz,
apsteidz notiek. Domāju, moši atslēdzās atkal. Nē, cerams, ka tagad vairāk tā nebūs. Jā, tad bija tā pirmā sezona, kad es iesaistījos tajos procesos 80-81 students iesācējs, un mēs jau te runājām pirms tam, bet to nedzirdēju, un ar ko mani pārsteidz šī komanda. Kad mēs braucām uz Lietuvu šauļiem uz stūri, mazajā busiņā. Labi, tur bija tā lapsa pa ceļam, ko mums šofērs nobrauc, pēc tam nodīrājām pārdeva to ādu. Es to biju aizmirst. Baķa bija. Tas bija tās. Ļoti praktisks. Vasilijs arī pēc tam sarkano Ikaros bija. Mēs pat domājām, varbūt viņi radinieki, klausies, ka viņi stipri līdzīgi bija. Bet ar ko šī komanda pārsteidza, es jau Edmundam prasīju, kā domā, ko viņi darīja pa ceļam liela daļa autobusā. Mans minējums bija standarts, kas kārtis, tagad mūsdienās ir telefoni, planšets. Toreiz nebija, bet mani pārsteidza krustvārdu mīklis. Viņiem bija kaudzi žurnāliem, Zvaigzne, Liesma, varbūt vēl kāds, nezinu. Šie divi noteikti tie bija tādi populārākie. Šis arī man pārsteidz, gāja vaļā krustvārdu mīklis. Un tas aizgāja pat arī pēc tam vēlāk, jo tad, kad kaut kur tā citur ar Sergeju, ka kopā vēl bijām Maskavā, tur arī, tā, ka, iet krustvārdu mīklis. Kaut kā, man personīgi kāds nevisai patīk tā, atklāt sakot. Tur jau Roberts Cecums bija viens no aktīvistiem vēl. Roberts, atklāt sakot, arī tāds ļoti intelektuāli, tāds domājošs cilvēks. Tas varbūt tās arī plusiņš tāds. Monopols. Monopols toreiz jau gāja. Tas jau ar Andri Ķipēnu. Jā, tur radinieki bija atsūtījuši īsto spēli. Tas tur gāja. Es tagad domāju tā, kur dzīves varētu monopolu. Jā, atsūtīja radinieki. Amerikas atsūtīja. Jā, tur bija viss, arī angļu valodas zināšanas rēķina uzreiz, brīvs no cietuma un viss. Kartiņas, tas jau bija angļu. Tur vajadzēja kādu, kas zina. Jā, pirms tās sezonas. Nē, tur jau piktogrammi. Tur bija jau. Pirms tās sezonas ļoti smagu savainojumu dabūja Imants Černiavskis. Viņš bija pirmais numurs, labā incidenta pozīcijā, Krēlis, tagadējais Sulbraks komandas treneris. Un no Lietuvas atbraucām, un es aizbraucu uz pirmo tūru. Netiku es ar jums uz Alītu, es uz šauļiem uz otro tūru aizbraucu, un tad, teica, Imants. Un Valds palika vienīgais ārējā līnijā Krēlis. Maliņā bija Jonāts, viņš gan, protams, arī tur. Pozīcijas varēja iemest ļoti labi. Riktīgi varēja iemest. Bet klasiskais, kas saka, ārējais līnijas spēlētājs, tu paliki viens, un tur tā skriešana noderēja. Tev bija jādragā pa 60 minūtēm. Diezgan daudz. Jā, jo pašā sākumā jau patiesībā es tā kā vairāk Černiavski mainīju uz aizsardzību, viņš vairāk uzbrukumā, es aizsardzībā, jo, tā tas viss tika izveidojies, un tad nācās visur saslēgties jau tā teikt, uz pilnu apjomu. Un tas 81. gadā Celtnieks pārspēlēs, saglabāja vietu augstākajā līgā, un nevienam nevarēja ienākt prātā, ka nākamajā gadā šī komanda pēc pirmā riņķa būs otrajā vietā. Mums ir valsts atsūtīja arī daži izgriezumi no avīzēm, tur arī pārpildītā sporta manēža ir redzama. Tuliņās mēģināšu mēs pirmajā kārtā sagrāvām Kauņas granitas. Sāksim ar pārpildīto sporta manēžu. 81. gada rudenī, otrā tūra. Šitas, kā viņu sauc? Tas no Armēnijas. No Armēnijas, jā. Es tagad tikai pamanīju, es domāju, ka tas ir piecēlējis skatītājs gājās. Nē, tas Armēņu tiesnes. Jā. Armēņu pāris Sarkisjans? Jā, viens bija Sarkisjans, bet kā bija otrs, es neatceros. Jāzvan, varbūt opādiem viņš zina. Viņi zina, jā, noteikti. Tad Rīgas sporta manēžā šis bija ierasts skats, ka bija tik daudz cilvēki padalies atmiņās. Šis bija nonsens. Mēs atbraucām uz otro tūri un skatītāji pilns, plakāti, karogi, celtnieks, kur izdomāti, mēs nesapratām, no kuriem. Tam laikam tas bija kaut kas ļoti progresīvs, jā? Tā nebija ikdiena. Pirms tam tā nebija bijis. Mēs Kaunijā zaudējām tikai 3 punktus. Mēs zaudējām vienu spēli jaunpienācējiem, Čeļavinskas Poļot komandai. Un pēc tam mēs vienu nešķirt ar Kuncovu nospēlējām. Pārējos visas uzvarējām, ieskaitot CSK. Grupa bija ļoti spēcīga. Jā, CSK 3 sekundes uz beigām Sergejs Kohans iemeta balstu metienu. Tas bija, tas tagad acu priekšā vēl. Un otrā tūra Rīgā. Kas te notika, mēs redzējām. Un tur mēs Minskai zaudējām, kas bija līdere.
Jā, un pārējos laikam arī minējām. Pārējos laikam minējām, Arī, labi nospēlējām. Jā, patiesībā bija ok. Man liekas, Krasnodarē vēl zaudējām. Iespējams, jā. Laikam paņēmām, 3 minūtes. Jā. Katrā ziņā pēc pirmā riņķa mēs bijām 2. vietā, un 5 celtnieku spēlētāji bija tā sauktajā paplašinātajā PSRS izlases. To nekur nepublicēja. Tur treneris Jevtušenko toreiz bija galvenais treneris. Viņš tur klubu treneriem pateica, ka Uldis Kuburs bija, Haralds Zēdmans, Juris Jonāns, Valds Bērziņš un, man liekas, Sergejs Demidovs. Iespējams. Jā, jo Sergejam tā otrā sezona jau bija tāda riktīgi. Viņš jau bija viens no komandas līderiem jau. Lūk, vai šeit ir kādi jauni puiši? Vai šeit ir tie tevis nosauktie cilvēki? Jā, visi ir. Jā, tur Kuburs otrā pa kreisi. Jonāns ir blakus Andrim, pa labi. Jā, Vintols Krūmiņš tur blakus viņam. Jā. Tad apakšējā rindā arī Valds Bērziņš otrais. Ir Sergejs, pirms Sergeja Kohana. Un tas ir Āris Aivars brillītēs. Ir Āris Aivars dakteris. Ar matiem. Jā, un ar melniem matiem. Jā, viņš tāds bija. Jā, un tur ir Sergejs Demidovs un Sergejs Kohans. Jā, tā ka jā, tas ir tas super sastāvs. Un, protams, ka toreiz daudz teica, tagad mūsu čeļus sāks kaut kur vilkt prom. Un tā arī notika pēc pirmā riņķa. Valta Bērziņa vairs nebija. Bija jāiet armijā. Bet tu zini, kā toreiz notika. Kādam Adidas Čības tur aizveda armijas un trenintēr. Lai valsts padalās. Vēl kaut ko. Un tu jau biji, kā saka, noslēpts. Biju noslēpts. Un pēkšņi? Zvans pie durvīm. Atnāk seržants un saka, tev ir izsaukums. Kur tev biļete uz Maskavu. Tā kā... Jā. Jo bija jau tā, ka es jau dzīvoju mājās. Uz daļu ar mašīnu aizbraucu, tad, kad kaut kas tur tiešām bija. Bet, patiesībā, kad tev vajadzēja būt klāt. Jā, bet tur jau bija tā sakārtots. Mēs, man liekas, pat ārotbiedrību mačus vēl nospēlējām Rīgā. Jā. Jā, un tad patiesībā tas bija pirms jaunā gada. Tur vēl bija tāds knīvs, kad man vajadzēja piedalīties divīzijas vai kaut kādos rokas bumbas turnīrā. Jo tur tām daļām bija, un tad mums daļā bija Bukultos bija viens praporšķiks no Lietuvas, kas bija rokas bumbas spēlējis, un viens seržants, kas zināja, kas ir rokas bumbas. Tas ir daudz, 2 cilvēki. 3, jā. 3, jā. Un 4. bija Ādažu motobola pēdējais vārdsargs Ivars Liepiņš, kā šodien atcerē. Un tad Ādažos mēs aizbraucam, un tur mačs notiek ar tajā laikā treniņu bumbām, ko ražoja Čehijā, Čehoslovākijā, gumija aplīmēta rādu, un es tur baigā formā un iebliežu tur kaut kāds, pulkvedis vai kas tur vārtos bija. Un tam no štangas un pa galvu, un tas tur prom uz dušām. Un tur šitā te, tā kā... Bet to jau kāds noteikti bija sazīmēšanas varianti bija tevi. daudz un visādi, jo tāpat tās jau, ne jau tur, jau pa tiem cilvēkiem, kas bija daļā, jau bija arī droši vien augstāk. Mūsdienās ir sociālai tīkli, tad darbojās telefonā klusās līnijas. Tad darbojās citi tīkli. Citi tīkli un saziņa. Tad ar čemodāniņu es ierados pirms paša jaunā gada, man liekas, Maskavā. CSK? Jā, tur jau arī tā, kad it kā ir viesnīca. Kas toreiz bija treneris? Salomka bija? Salomka, Jurijs, un otrs bija Žora. Jā, tas ir, kā tad tagad sauc Žora? Evgenijs, laikam. Jā, kas no Kuncevas otrais treneris. Tur bija tāds. Jā, un tad... Bet kā tev liekas, ar ko celtnieks visus pārsteidz tajā sezonā? Kā rēķina, mēs bijām otrajā vietā. Ļoti monolīti. Atklāt sakot, bijām mēs ļoti monolīti. Mēs spēlējām ārkārtīgi ātru handbolu. Es zinu, ka Spartaks Mirunovičs teica, kādā tempā viņi spēlē. Bija ļoti labi fiziskās sagatavošanās. Mēs trāpījām riktīgi tādā formā spīķī, laikam visi tas gan morāli, gan fiziski, gan arī tehniski bijām jau saliedējušies un apauguši ar visādām tehniskām niansēm. Tā kā es domāju, ka bija tas ļoti optimāls tāds variants, kad tā varēja bliest riktīgi. Plus mīnus arī komandas disciplīna tajā laikā bija ļoti laba. Visi pa sportistiem, jā, mači beidzās, tur viss tā. Bet tajā laikā tā nebija. To es varu apgalvot, jā, ka tiešām, ja tur pēc mačiem tur izdara 3 alus. Labi, tas tā. Jā, bet tā.
Labi, ieradies tu. Ļoti daudz komponentu bija forši tādi. Un tagad viens no līderiem pazūd. Par to mēs tā detalizētāk nerunāsim, bet tā sezonā celtnieks pēdējā kārtā, kad Ļeņingradā cīnījās par palikšanu sešniekā. Imants jau bija atgriezies Černiavskis, viņš pēdējā tūrē palīdzēja. Aizķērāmies mēs sešniekā, palikām, bet skaidrs, ka tās iespējas bija lielākas. Labi, atbrauc tu uz CSK. Bija lielais pārtraukums sakarā ar pasaules čempionātu. Jā. Un tad mums bija pāris draudzības turnīri, kur patiesībā es labi nospēlēju, un tur visi ļoti bija apmierināti, visi tur bija forši. Un tad, kas bija pārsteidzoši, ka mums bija pat draudzības turnīrs ar Francijas izlasi. Mēs bijām otrais sastāvs, jo pirmais sastāvs darbojās ar izlasi. Jā, Francijas izlasi mēs piesitām ar 10 goliem. 81. gadā. Tad viņa nebija. Tad tā nebija tā Francija. Tā bija nedaudz savādāk. Tagad paskaties. Un tad bija tas, kad bija jāliek normatīvi pirms katra apļa. Jā, jo uzskatīja, ka spēlētāji nav fiziski sagatavoti, ka viņi tur nevar lekt, nevar skriet. Protams, liekam normatīvus. Un tur CSK Ženja Černišovs aizlec vis tālāk. Tas bērziņš nav. Kā kaut kāds Černišovs aizlec. Olimpiskais čempions kaut kāds, jā. 3 soli. Es arī lecu, un tā riktīgi pēdējo piegājienu, kā šodien atceros. Un kaut kādas smilts vai kāds, atbalsta kā ir krankšs un viss aiziet un salausts un potīt gar zemi. Bet kas par normatīviem bija, ja tu arī, 4 normatīvi. Ja tu atceries? Kas bija jādara? Sprints 3 metri. 30 metru skrējiens, tad bija 3 solis no vietas, tad bija tāds tests, tur kaut kāds zigzags ar bumbām. Tātad 3 laikam arī bija tikai. Jā, 3. Tur bija lielajiem, kas bija uz 2 metri, tiem bija citādāki normatīvi. Bija šī atlaide, jā. Tur uz 30 metru skrējienu bija. Uz garumu dod atlaide. Baigā vēja pretestības. Tur 2-0-4. Jumtu nest nost, jā, tā ātri skrienot. Salīdzini Sprinters Jānis Dušelis vai Andris Tipens. Ātrākais bija Černiavskis bija ātrākais. Un Dušelis, jā, tie tur. Tā kā zingerīši laida. Un tāpēc tajā sezonā CSK kļuva par čempionu, bet tu praktiski nespēlēji. Nē, kaut kur Čeļabinsk un Kaļiņingradā. Beigās vēl paspēlēji. Beigās tu biji Kaļiņgradā. Biju Kaļiņgradā, jā. Mēs vēl satikāmies. Jā, tieši tā. Un taisni bija tā forša sajūta, kad tu visu laiku nodzīvojies pa Maskavu, tā vide tāda, nav jau tā daba un mājas pierastas acī, un tu iebrauc Kaļiņgradas apgabalā bijušajā Prūcijā, un tu redz, kad ir mājas ar dakstiņu jumtiem, tā diezgan jau tāda mājas sajūta parādās. Jā, un tad arī CSK, jā. Paņēma čempionu titulu. Jā. Nākamā sezona jau Sergejs Kohans arī toreiz bija CSK, vai viņš pēc amata? Otrā. Viņš uz nākamā sezonu, jā. Ieradās tur, un jūs, tā bija tas vienīgais gadījums PSRS čempionāta vēsturē, kad notika zelta spēle. Minskas un CSK finišē ar vienādu punktu skaitu. YouTube var sameklēt, bet tur tā dokumentālā filmiņa uztaisīt Melnbalta, tur īsti nevar saprast. Bija atcerot, ka ja tur neparādītu tablo, no tās filmiņas nevarētu saprast, kurš tad ir uzvarējis galu galā. Bija tā, ka es saprotu, ka bija pēdējā tūri bija Kaunijā, tā lielā tūri, un tad, pat cik bija tā, ka Kaunija un turpat Rīga, kad jau bija tā, ka mēs nospēlējam, tad es braucu uz Rīgu jau. Vinējam, čempionātā. Jā. Neizšķirts pārspēle, kāda Rīga, visas vagonā un uz Maskavu projām. Atpakaļ trenēties. Jā, un tad bija Spartakiādi, taisni, Tautas Spartakiādi. 83. gadā bija Tautas Spartakiādi. Tad bija Tautas Spartakiādi, un pēc Tautas Spartakiādi bija šis te zelta mačs. Kā noslēdzās tas zelta mačs? CSK uzvarēja 31-24, laikam kaut kas tam līdzīgs, bet tas, ka tas CSK vinnēja, tas tā. Man pēc tam piezvanīja, nākamajā sezonā, sezonas sākumā es satieku Sergeju Novikovu, kas ir Baltkrievijas žurnālists, komentētājs. Viņš teica,
atkal tie latviešu strēlnieki ar 17 gadu nepietika, jā? Viņš tāds melno humoru prātā, jā. Tur vairāk kauņā droši vien tas, ka tur beigās uz to pendeli izlīdu. Tad, arī tas, bet tu arī zeltspēlē sameti. Tur mazāk, tur jau bija Žuks atpakaļ, man liekas. Jā, Krēvins jau bija. Jā, bet tur to niču, jā, tad tā iznāca, ka tur bija tāda taustīšanās un tur bija, kaut kas bija jādara. Un jau tad parasti jau tiesneši beigās sekundēs uz cilvēku nedod, jo tur lietuvieši pienāk. Tur nebija gadījumā uz cilvēku, tu tur neuzskrēja virsū viņam. Ko viņi tev prasa? Es nezinu. Tiesneši jau parasti meklē atslēgas spēlētājs. Jā, tad beidzās sezona, bet dienests jau beidzās līdz ar to? Dienests man beidzās vēlu rudenī. Jā, es rudens iesaukumā biju. Jā. Tu nepiedāvāji palikt? Piedāvāju. Tur bija citādāk. Ar CSKA un visām armijas komandām bija sistēma tāda, ko neafišēja, bet tu varēji dabūt tā saucamo tādu kā parašūtu, ka tu varēji braukt uz demokrātiskajās valstīs dislocētajām kara daļām dienēt. Jā. Sergejs Kohans arī, man liekas, ar tādu mērķi arī savulaik aizgāja. Tur viņam noveicās. Man jau bija citādāk. Man bija tā, kad, teiksim, mēs bijām, Tomins beidza spēlēt. Vārtsargs Nikolais Tomins, jā. Nopelniem bagātais. Olimpiskais čempions, jā. Nē, viņš nebija čempions. Maskavā Sudrovs viņa bija. Viņš toreiz... Netika laikam uz Monreālu, viņš nebija vēl. Monreālā, man liekas. Varbūt bija, nav svarīgi, bet Maskavas Olimpiādē viņš pret Dienvidslāviju 4 vai 5 7 metru sodametienus atvairīja. Un tikai tāpēc PSRS tika finālā. Ar Vāciju, demokrātisko, jā. Un tad Tomins aizgāja uz Vācijā dislocēto grupu par treneri, un tad jau uzreiz, kā saka, iestrādes, ko viņš izsauks. Tad tur bija es tur tai sarakstā, Sergejs bija tā kā pēc tam, un vēl tur kaut kādi pāris. Bija tādi, kas kaut kur starp to, tā kā otrā sastāvā. Un tad tā, bet bija tā, ka tas izsaukums atnāca uz Rīgu jau, tur vēl kaut kur pa vidu, kaut kur tie kara komisariāti, un tur vajadzēja kaut kādu raksturojumu, un tur tādas problēmas ir, tā, ka tas viss arī beigās nobruka, jo tad, kad es biju visu sakārtojis, tad otrais neviens man nesauc. Bet tajā komandā palika, tur tev nepiedāvāja tālāk spēlēt, vai citi klubi? Bija sarunas, jā, bet es domāju, Maskavā, saproti, redz, Sergejam Martā iznāca, viņš jau bija šī salūza, viņam it kā vajadzēja būt dzīvoklim un viss, vai ne, un viņš tā, ģimene paliek, sieviņa Rīgā, bērns Rīgā, Tā viņš kaut kur bišķi laikam morāli sabruka, ka viņš tajā otrā gadā to savu īsto spēli nespēja parādīt, jo cik es tādu no viņa sapratu, kad no Sergeja, ka mēs runājam, ka viņam piedāvāja PSRS karti sporta komitejā, armijas sporta komitejā. Okay. Un tad izvēlies. Kur tad? Uz kurien grib braukt, jā? Un tā kā viņš man stāstīja, ka viņam noveicās tas, kad viņš parādīja nokavējāt. Man ir izsaukums no Vācijas. Tā. Tad griezies celtniekā. Jā. Atgriezies celtniekā. Vēl Spartakiādē saraukt. Jā, un 83. gadā Spartakiādē tas bija, jā, tur, protams, kad Latvija pārstāvēja, loģiski. Jā, protams. Jā. Bet tu diezgan ātri pabeidzi karjeru. Patiesībā pēc mūsdienu termiņiem, varbūt ne, bet pēc tā laika. Nē, 25. 85, 86, tu pabeidzi sezonu. Jā. Saproties, tur tā sanāca, ka tā kreisā kāja bija sauperēta riktīgi. Ja? Fiziskās slodzes, ne visai viņu turēja. Ja? Plus vēl arī tas karjeras beigas bija arī tas, ka tas ir mēs arī kitām ārā toreiz. Jā, un tad arī patiesībā tas bija pēdējais gads laikam, kad mēs augstākā līgā palikām. Jā, jo tad, nākamajā gadā, pirmā līga bija. To aizgājām, pēc tam nākamā gadā mēs ne tikai es, tur daudz, jā, kluburs, es laikam, Ešenvalds, Čipēns. Jonāns jau bija beidzis spēlēt. Jonāns aizgāja jau ātrāk, jā. Tur bija bišķi citas problēmas. Arī savainojumi, protams. Nebija problēmas, vienkārši, viena no šīm problēmām, protams, kad visi gribēja arvien vairāk pelnīt. Nav ko tur slēpt. Sports tajā laikā bija arī bizness. Tā teiksim tā. Ja. Katrs brauciens uz ārzemēm, ja tu bišķīt ar galvu domāji, tā bija nauda. Jā, mums tomēr sadraudzības pilsēta Brēmene.
Nu, Brēmē. Tagad jau var stāstīt. Daudz jau to stāst zina, bet labi. Biznes ir mežonīgs. Jā, viens ir pārdot nobraukt labs. Jā, teiksim, aizved dažus labus dzērienus. Jā, šī ir sadaļa, kas droši vien visus varētu arī interesēt. Ja mežonīgā biznesa pirmsākuma, jā, pastāstī, jā, ko jūs vedāt un no Maskavas bija šņabis un ikri. Labi, tā bija top raidījums. Tā ir klasika. Tā ir klasika, bet bija jau tas ir tas, ka tas bija tāda klasika, pa kuru tev varēja nearestēt, jo, teiksim, valūtu pirkt tanī laikā bija bīstami. Jā, tur bija smagi sodi. Tur bija viss, tur diskvalifikācija un mūža, varbūt pēc tam nav un viss. Karjera beigusies. Precedenti bija daudz, PSV izlases Belovs. Tie paši basketbolisti. Belovs, rokas bumbas izlases kapteinis. Jā. No skatuves. Tur vēl vesela kaudze. Tā kā tā, un pie veiksmīgas sakritības, teiksim, kaut kur, man liekas, ka Vīnē, speciāli ieveda, jā, tur, kur bija Mehiko plats, es vēl 2 gadu atpakaļ biju aizbraucis pasīties. Vai kaut kas ir mainījies? Vai vēl kaut kas ir? Nostalģija. Tieši tā, aizveda sievieti un draudzeni tur un sīko. Mehiko plats ir, jā, bet arī tirgo mazi tādi buķiki, tur viss tā. Tad laikā tu piebrauc jau, tikko piebrauc krievu valodu. Tev jau viss ir sagatavots. Atverās durvis, jau Vasjā tur nāc un mums te džinses pa 200 šiliņiem, vai cik tur bija. 3 pudeles šņaba, 2 džinses, tā rēķina, 30 rubļi pret 400. Jā, labs biznes. Tā, pa tiem ārzem braucieniem jau visi baigi cīnījās. Un brauc uz tādām zināmām valstīm, kur tu zini, kas kur notiek. Tur Dienvidslāvija, ok. Tātad kinoprojektors, spoguļkameras. Jums jau bija saraksts. Tad jau saraksts. Mūsdienu jaunieši droši vien šo te klausoties īsti nesaprot. Kas pa ko es stāstu? Par kādiem viduslaikiem tiek runāts. Lai viņi priecājas, ka viņi nesaprot. Protams. Tas bija visus to milzīgo cenu starpību, kur precēm, teiksim, Padomju Savienībā bija viena vērtība un ārzemēs viņām bija cita vērtība. Savukārt, šeit atkal kaut ko nevarēja dabūt. Kurš var iedomāties, ka tu atbraucot no Vācijas, Wrangler poltlēnu maisiņus 10 atvedi, tas tev ir pusmēneša alga, tu pārdod pie planetārī, kas tīko. Diezgan mežonīgi tas viss. Nē, bet tā bija, jā. Tā bija, bija jāzina. Tas, tāpēc arī par to bija cīņa, jā. Ar ko tev jau bija B plāns, ko tu darīsi tagad? Viss tu beidz karjeru. B plāns bija varbūt Wrangler maisiņi bija, kad kasti kaut kur nolikt. Wrangler maisiņi bija beigušies. Varbūt sākt ražot maisiņus. Tādā laikam bija diezgan grūti tur ar poltlēnu. Jā, kooperatīva vēl nebija. Nē, tāpēc es arī aizgāju strādāt. Plāns B bija tas, kad es varētu dabūt to otro izsaukumu uz to Vāciju, vai ne? Un tad aizgāju strādāt pie radinieka uz uzņēmumu, kur es varēju cerēt uz to, raksturojumu, kas bija vajadzīgs kara komisariātam. Bet tā kā tas otrais tur nebija, tad zivjaudzētavā arī tā iestrādājos valsts uzņēmumā. Kāpēc tieši zivjaudzētavā? Tāpēc, ka tur radinieks bija direktors. Skaidrs. Viņš taču pa blatu, viss pa blatu. Nē, viņam arī vajadzēja. Jo algas tur nebija lielas, tur ogre, tome, tur viss tur tuvu. Bet tomēr tu diezgan ilgi nobija. Tur bija 2 etapi man. Tur bija tā, kad es biju tā kā mehāniķis un tad sākās kooperatīvu laiks, tad es aizgāju pie pazīstamiem uz tiem arvaidzē ražošanas vadītāji, tad gāju uz stikloplasta, tepat tās bija firma Ego, tagad jau mums ir cits nosaukums Doli Marina. Un tad atnāca atkal pie manis mājās audzētavas darbinieki, teica, ka viss tagad tev jānāk par direktoru, jo jauns konkurss un viss tur. Un tad es tur ātri rakstīju biznesa plānu tur vienā naktī, un tad es tur atkal nostrādāju līdz kaut kādam 96. gadam laikam, jā. Un tad bija celtniecības etaps atkal, Rīgā daudz objekti ar rūdītiem stikliem un automātiskām durvīm, un tad beigās atkal es
pie stikla plastu. Turienes arī pensijā. Un tagad laivas? Laivas, skuteri, tehniski izstrādājumi. Tā. Bet handbolam tu pasako. Es šeit tad arī satikts spēlēs. Jā, pēdējā laikā mazāk es pats jau tā bišķi jūtos, bet sakrīt tā, ka ir Bērziņš juniors, 10,5 gadi, viņam jāvēlt vairāk pašlaik laika, vai ne tā, ka, nesakrītās tie visi apmācības tur un tas pasākums. Tā kā. Bet es domāju, ka, es te paskatījos, tagad arī tas kalendārs tāds dīvains, tur, teiksim, Ogre kaut kad tagad baigo laiku nespēlē, tad viņi parādās kaut ko, tas droši vien tā tur sakrītās, jo spēlē gan Baltijas līga, gan Betsēvis un tā kā. Tādas lietas. Tagad es pasakoju, patīk pasīties labu handbolu pa televizoru. Tagad tāda iespēja, cik uziet. Jā. Mums nebija televizoru. Televizors 2. gadu tikai mājās. Kā tā? Kā tas taču bez televizoru? Daudz brīvu laiku. Mums 13. gadā noslīga televizors. Plūdos? Jā, plūdos, jā. Tā mēs nolievām, kad mums nevajag. Bet beigās tomēr sieviņa, es saprotu mājās, tur neko neredz. Es saku, kas ir? Paskaties. Televizors. Tas tā interesanti. Mūsdienās ir, protams, cilvēki, kas iztiek bez televizora. Tā kā datorā var skatīties. Jā, kaut kādas ziņas, kaut ko turpat ātri, bet tā, ka tu tur iezvilies un tur konjaks ar cigāru. Tie tādi laiski atpūtas brīži. Jā, redzēt, Celtnieks bija sarīkojis dažus rudeņus pirms Covid vēl. Tādas sajietas meistarkomandu. Tad pašā pirmajā tur bija tik sen. Riho Bramans bija atbraucis no Igaunijas. Jūs dažādos laikos spēlējāt, bet tomēr... Bet Kreļi apģi. Jā, Kreļi. Jā, un tur lielākā daļa. Sergejs Demidovs nevarēja tikt. Viņš Norvēģijā strādāja. Viņš nevarēja tikt toreiz, bet tā tad ar bijušajiem komandas biedriem sanāk kaut kur tā, sazināties. Sazināmies, tā vairāk varbūt pat kaut kādas tādas darīšanas iznāk, kad Skabārdas Ogrē sadarbība ar... Es te fonā vēl... Tā arī Rīgas bildes kaut kādas. Tas arī ir tas sastāvs. Tas ir, man liekas, tas vai nav... Tas ir tas tur Jānis Skrebels, Ivars Bete un kas tik... Sergejs un Aleksandrovs tur vēl. Jā, Aleksandrovs bija saspēles vadītājs tāds mums, jā. Zeicis, jā. Tas ir tas sastāvs, laikam... Es redzu, ka tas ir Anatolija Kreipāna raksts, bet kura gada tas ir interesanti? Anatolija, tu pats atceries? Vai diez vai? Pēc sastāva... 881. 881. Jā, Robis vecums. Jā, Vilnis Āzens un Jānim Skrebelim tādi kupli mati, man liekas, vēlāk pēc tam vairs nebija. Tā mums visiem bija kupli mati. Es te paskatos savas bildes. Te ir arī. Man mati līdz pleciem. Jā, te ir. Jā, redz, nedaudz vēstures materiālos arī. Paldies ģimenes locekļiem, kad viņi kaut kādā brīdī paspēja tur tos saglabāt. Es jau pats negriezu tos atklāt. To parasti nolikt priekšā. Ģimenes locekļi darīja. Bet tev jau pagad, man stāstīja, tev 50 gadu jubilejā uzdāvināja veselu albumu. Meita bija salikusi. Ne tikai par rokas bumbu, tur bija tā, bet bija rokas bumbai atvēlēts diezgan tāds liels. Bija jābūt lielai sadaļai bija. Sadaļa bija, par ko viņai prieks un par ko viņai paldies. Jā. Mēs arī kaut ko mums varam redzēt. Forši, kaut kur jābūt, varbūt, ka vēl, jo daļa tiešām, albumi, kā fotogrāfijas, ja trabūna mitrumu, tad tur viņas tur salaukās, un krāsa droši vien vairs nav tāda, kā viņa bija. Kaut kur arhīvos tad jāskatās. Jā. Noteikti, kad var atrast daudzas lietas. Jā, man meita bija atradusi Toļika rakstu Rīgas balsī savā laikā. Kaut kādā turnīrā mēs ASK zālē, man liekas, bija intervija. Varbūt arī. Jā, kad es no Ogres spēlēju. Tad vairs Celtniekā nebija, tas bija pēc tam. Pēc tam jau. Pēc tam tas varēja būt. Pirms tam Rīgas balsī nevarēja būt. Pēc tam tas jau bija kaut kāda 80, teiksim, 7. Pirms tam es, kad braucu uz PSRS tūrēm dažreiz,
Man padomu jaunatni komandēja, jā. Un, protams, ka es viņiem telefonu diktēju, roku pierakstīju, visu. Zem cita uzvārda sportiņam vajadzēja. Mairita Salim, kur toreiz strādāja, kas arī handbolu rakstīja. Vakars pirms tam arī bija. Jānis Vakars pirms manis bija. Pirms tevis. Pirms manis bija, jaunatnē viņš bija, jā. Un dažreiz bija tā, ka piezvanīja arī kāds no Krievu izdevumiem. Kā no Ģoržbīm. Saka, klausies, mums arī kaut ko vajadzētu. Pastāsti kaut ko. Kādu te uzvārdu uzlikt? Es saku, domāju, kaut ko. Domāju, es atceros kāds. Bet es pareizi sapratu, kad diktēju un kāds otrā galā pierakstīja. Tu pirms tam uzrakstīji. Tad vienkārši. Protams, uz dolo tas nebija. Un pēc tam tev zvanīja, tad tu diktēji, vai tur kaut ko vēl pēc tam diktējot. Pēkšņi tev nāc prātā kaut ko nedaudz citādāk un tā tālāk un tā joprojām. Un tur šeit redakcijā kāds sēdēs pats to esmu daudz darījis, ka, piemēram, Viesturs Sardāns braukāja uz volejbolu, tas pats Jānis Vakars ar TTT braukāja apkārt. Miķels Rubens dažreiz ar futbolistiem kaut kur aizbrauca vai ar hokeju. Māris Andersons sportam vairāk deva, jā. Un tad tu arī tu sēdi pa telefonu un pieraksti visu, ko viņš tev diktē no turienes. Un tad tu dodi drukāt. Ko es te pirms kara laiks atceros? Bet interesanti, jo kā saka, mēs jau esam mūsdienās pieraduši, kad visa informācija ir viena klikšķa attālumā. Es zinu, ka es biju ļoti nikns. Toreiz es stāstīju, ka CSK to uzvaras golu iemet Sergejs Kohans. 3 sekundes bija pirms beigām, un es diktēju, sportiņā. Jaunatnē viss bija pareizi. Un tur bija rakstīts 30 sekundes. Jā, baigā kļūda. Un es pēc tam man zvanu, es saku, klausies, ir milzīga atšķirība. Vai mēs iemestam uzvaras golu 3 sekundes pirms beigām, un viņiem vairs nav variantu, vai 30. Tur bija tipogrāfi, drukas kļūda gadījās. Galu galā, kam negadās. Bet es biju ļoti dosmīgs toreiz. Kā? Sovietskī sportā man arī tur vienreiz ierakstīja, ka kāds tur Berziņš, tur bija Juzov. Kāds ceļš, kāds Berziņš. Tie arī. Tev pārveidoja. Jā, bet, ziniet, tā interese bija liela, jo Čeļabinskas Paļot komanda. Jā, man tur tāds vārds, ka Panūrins bija, mēs kaut kā tā sapazinājāmies. Jā, bet viņš toreiz pret mums super. Tas bija ārējais. Ļoti labs spēlētājs Meškovs bija. Un bija pēdējā tūra un tur izšķīrās, kas tik sešniekā toreiz, ka viņi gadā, vai mēs vai Čeļabinska. Mēs uzvarējām, un Čeļabinskā bija jāspēlē Tbilisi. Ja Čeļabinska uzvar, tad viņi tiek. Tur Pelagos un kompānija nekādu izredzi viņiem neatstāja. Un man pēc tam viesnīcā zvana Paļot, viņiem bija kaut kāda militārā rūpnīca, laikam, kas aiz viņiem stāvēja. Čeļabinskā bija visu laiku militārā rūpnīca. Tur citu rūpnīca nebija. Direktors zvanīja un prasīja, domāju, kā viņam tagad pateikt? Jums garām, sorry, bet mēs tikām sešniekā. Nebūs, jā. Viņš saka, kā tā? Es saku, ko darīt? Gruzīņi vinnēja. Nekas, mēs. Citreiz. Pēc tam, viņiem vēl Vaļera Gopins vēl nebija parādījies. Gruzija, citi super talenti. Ļoti interesanti komanda bija savā laikā, kolorīta. Man ļoti patika. Man no tām citām komandām patika visvairāk 3 komandas. Zaporožie. Ar Berenšteinu priekšgalā saspēles vadītāju, Šapenko vārdsargs un Polonskis, leģendārais treneris. Gruzija, un pie logos Beridze. Tur 2 Beridzes, Bračkas bija, un tā tālāk. Šitās divas, kas Minska. Tur bija Spartaks Miranovičs un tā tālāk. Jauno rokas bumbu, spēlēt bez bumbas, ļoti daudz tādas kustības ar iekarināšanu gaisā. Viņi ļoti tā, brīdi viņi aizgāja ļoti tā. Tam laikam tas bija moderni. Atraktīvi. Nevelti viņi cik 3 vai 4 reizes čempionu kausu paņēma Eiropas kausu, bez variantiem. Skrēja kā traki. Jo mums vēl ar to Minskas komandu, mēs jau junioros jau satikāmies, jau Kaunijā mēs zaudējām, atceros, kad bija pretī gan Koršakevičs, gan Ševcovs, gan šitie visi stāri, Minimāli zaudējām.
Jā, profesora nebija. Man ir jautājums. Daudz nezinās, kas ir profesors. Nu, pasaki. Gusko bija tāds vājprātīgs. Ar baigo balsta metienu. Un kāpēc viņi sauca par profesoru? Viņi nevarēja nobloķēt. Tā kā bija Ziepes komandē, tad laid laukumā profesoru. Tad vienkārši ej un nokārto. Viņš aizgāja 2 soļus, kaut kur viņš atrada spraugu aizsardzībā un iemeta. Kādā veidā iemeta? Tur kaut kur, jā, jo es zinu, ka Vasilijam Baranam viņš uztaisīja smadzeņu satricinājumu un vienalga golu iemeta tur ar to roku pa galvu pēc tam. Jo viņam likās, ka viņš ir kaut ko sliktu ieiedis, beigās aiziet uz slimības, viņam smadzeņu satricinājums. Man te ir jautājums, vai tu salīdzinoši ātri pabeidz spēlēt, ja? Vai bija vēl kaut kādas tev iespējas, nezinu, vai idejas, kā varētu, vai varbūt bija uzaicinājumi kaut kur uz ārzemēm, izņemot to tevis tas bija pilnīgi neiespējams. Arvīts Ķērve pirmais aizbrauca, tas bija kurš 89. gads? Jā, un arī caur centrālu komiteju. Un tikai tāpēc, ka Brēmene bija sadraudzības pilsēta. Un tur vēl citas nianses. Tur bija, kad Čomos bija Rūbenis un tā tālāk. Tas ceļš bija sarežģīts. Tad bija neiespējams. Varēja aizmukt. Man Austrijā piedāva. Jā, jūs variet. Pastāst vairāk. Tas interesanti. Šie atgadījumi ir interesanti. Ko nozīmē piedāvāja aizmukt? Tad jūs bijāt turnīrā, jā? Jā, komerc turnīrs, jā. Mēs spēlējam. Man tur pat mūs iedeva austriešu komandā, jo viņi bija stipri vājāki. Es spēlēju Austrijas komandā ar Austrijas formu. Tad tev varbūt pārbaudīju, testa spēle tā bija. Aiziet viņu ģērbtuvi, pa Havijas logu izmukt ārā un viss. Jo. Es nezinu, kā tur toreiz bija, bet tur mēs satiekām hokejs no Vācijas, kādā sakarā, no Krievijas, kādā sakarā. Viņi tur jau bija tajā 8. Es īsti nesaprotu. Viņi nedaudz ātrāk sāka braukt. Tur Austrija bija viena no tām, uz kurieni brauc. Jā, bet no rokas bumbistiem neviens. Pirmais aizbrauc Oļegs Gagins, manuprāt. Es zinu, ka no treneriem, bet vai viņš aizbrauc trenēt vai ko darīt, kad Kuncevs Agbaševs aizbrauc uz Islandu. Viņš arī tagad tur ir. Droši vien, jā. Ja tur aizbrauc, viņš atpakaļ darīs. Tad es zinu, ka viņš ir brauc, un tad viņš iet caur, viņš smēķēja kaut kādu šausmīgi labu tabaku un pīpi, un tad mums ir kaut kāda sanāksme kaut kur viesnīcā, vestibilā, un viņš iziet caur 10 minūtes. Varbūt bija Kubas. Nē, tur bija kaut kas tāds. Kaut kas vēl labāks, jā? Kaut kas ļoti garšīgs. Tāds tajā laikā nebija tā. Nedrīkstēja. Tā nebija opcija vienmēr. Nevar, tu vajadzēja bēgt, vai palika armijas komandas, kas tajā laikā Krievijā bija daudz. Viņi bija Ungārijā, bija Čehijā, bija Vācijā. Tās bija tās trīs. Bija jau visur, bet tās komandas bija trijās vietā. Tāda, ka, ja tu aizgāji uz tām komandām spēlēt, tad jebkurā brīdī tevi varēja piesaistīt uz CSK kā spāringu partnerus vai kaut ko tādīgu, jo mums, teiksim, tā kā trūka spēlētāji Maskavā, ja? Tur savainoja. Jā, tad mierīgi uzreiz izsaukums, un tur labākie, kas tur bija, bijušie arī tādi, kas varbūt viņam nav tā fiziskā forma, viņš tur nevarēja noskriet. Tas pats tev pieminētais Vasilijs Barants, manuprāt, bija viens no tiem. Viņš jau vēl spēlēja laukumā ar mani. Jā, bet pēc tam viņš bija prom jau, un pēc tam CSK bija kaut kāds problēmas ar sastāvu, un tad viņu fiks no turienes pasaules, un viņš toreiz ļoti labi nospēlēja. CSK nebija tādas piramīdas, viņam jau nebija ne bērni, ne jaunieši, un tad bija tā komanda Iskra. Armijas komanda. Bija Iskra. Iskra bija, jā. Iskra bija. Iskrā spēlēja Tur starp citu Dušabajos parādījās no Kirgīzijas un Ģima Bražņikovs. Tas jau pēc tam bija. Pārtraukt, lai zinātu. Vienkārši tas pats talants Dušabajos, kurš divreiz pasaules labākais handbolists. Jā, kurš šobrīd ir Polijas viena no Keltas komandas galvenais treneris. Jā, Keltas treneris. Bet tā Iskra viņu mācīja, jo tad, kad mani paņēma uz ACSK, un tad bija paņemts arī bija arī no Taškentas viens. Es zinu, bet neceros uzvārdu. Jā, tāds arī diezgan liels klucis krējums. Un viņi jau medīja arī Valūckasu no Granītas, bet Valūckas viņi paspēja kaut kā tur viņu nomukrīt kaut kur mežā. Paspēja noslēpt. Kur tu tur varēja noslēpt? Varēja. Bija varianti, jā. Man arī bija pasi uz rokām. Man bija pēc situācijas. Es braucu uz Rīgu, ja man vajag ātri biļeti nopirkt, es pieeju kasē, ja nav šitās te saucamās
Tie trietā, kas teigā parasti. Trietā ar sarkanām lentēm. Krievis tas pēc ļura, bet viņam bija patruļi. Ja tu pēc armijas kasiem, viņi nāk uzreiz prasa, kas tu tāds esi. Un tad, vai ne, tad aizēja nopēc ar pasi. Pasi nav biļešu. Un tad vienreiz ar Sergeju arī mēs labi nospēlējām. Un mums brauc 3 dienas brīvs, ko mēs tur Maskavā sēdēsim? Braucam uz Rīgu. Aizbraucam uz Rīgas staciju, biļešu nav. Armijas kasē nevar, tur stāv jau pie klodziņa 3. Ejam uz peronu. Uziem uz peronu, jā, ir no rokas biļets. Es nopērku vienu, Sergejs otru. Es forši braucu, Sergejs kaut kur tur arī it kā brauc. Beigās es saku, izkāpjam Rīgā, es saku, kā? Zini, klausies, gandrīz izmetā. Nepaskatās datumus. Es nopērku uz šodien, Sergejs nopērku uz rītdien. Tad pa viņu apžēloju. Tā ir ar tiem, kas pērk no rokas. Arī mūsdienās jābūt uzmanīgam. Jā. Bija ar gandrīz gubā paņēma Rīgā. Vajag paskaidrot, kas ir guba. Tas ir arests. Tas ir armijas cietums. Armijas cietums. Man iedod atvaļinājumu to zīmi. Rīgā jāuzliek zīmogs komendatūrā. Ko es? Kāds zīmogs? Mati līdz tādi normāli, kā tagad. Džemperīts, džinsas, aizbrauc uz komendatūru. Iedod to karaklausības apliecību. Un skatos, tas dežurējušais oficieris uz manis skatās. Tu no kurienes tāds izlīdz? Krieviski. Es saku, no CSK. Viņš tur saskatās ar otru. Ko ar šito dara? Tu uz cietumu viņu, ko viņš muldi. Tieši tā. Noveicās. Parādījās tas pats praporšķiks, ar ko es biju daļā sākumā spēlējis to daļas čempionātu. Tas tur dežurē. Nē, tas ir savējais. Labi, ka nebija tas, kuram tu trāpīji. Labi, ka tas pulkvenis nebija. Tad bija čau. Kā viss no sakritībām dzīvē sastāv. Bet tev, kad tu beidz spēlēt, labi, aizgāja tur strādāt kaut kādā, toreiz jau nebija daudz to lomu, kādā varēja varbūt pie handbola palikt kaut kur iesaistīties. Tagad jau citādāk būtu, protams. Nezinu, es kaut kā aizgāju. Trenēšana tev nesaistīja? It kā no vienas puses varēja, no otras varbūt arī ne. Kaut kas tāds varēja, tā kā tehnisks cilvēks esmu, tad kaut kur. Tas bija tuvāk. Inženieri tā domāšana varbūt tās pārņēma to pedagoģisko faktoru. Jā. Tieksim, tā kā, nevienam neko neesmu atteicis pastāstīt, ja kaut ko vajag vai parādīt. Mēs jau pirms podkāsta arī runājam, ka droši vien, ka mēs te varētu arī vairāk stundas uzkavēties. Epizodu ir miljoniem. Mēs jau tagad vēl tikai iesildām. Ja mēs vēl sāktu atsevišķi katru no PSRS turēm atcerēties. Tad filmu varētu uztaisīt. Bet jūs nepārprotiet, tur nebija nekas tāds, par ko varbūt kāds ir iedomājies. Nē. Jo šī komanda patiešām bija pirmkārt, tajā laikā ļoti, kopumā ļoti inteliģenta komanda. Patiešām tur bija, mēs jau te vairākus minējām, tas pats Sergejs Demidovs bija ļoti gudrs čalis, vai ne visā. Sergejs Kokans arī. Sergejs atbrauca no Kazahstānas pie mums. Viņš nākamajā gadā jau elementārā līmenī latviski. Tajā laikā tas bija 80. gadu sākums. Viņiem interesē vienkārši. Es saku, jūs te runājat savā starpā, es neko nesaprotu. Jā, paldies. Jāpamācās. Tas ir no cilvēka atkarīgs. Protams. Sergejs tā saprata. Vienam vajag pusgadu, citam 38 citam gadus. Citam ar 50. Es taču aizbraucu uz Maskavu. Es taču tiem cilvēkiem, kas braukā 5 reizes gadā vai 6 reizes gadā uz ārzemēm un 10 gadus to dara, es viņam pēkšņi pa tulku paliku, jo viņi vispār neko nesaprata. Tā ir atsevišķa cilvēku grupa, kas arī mūsdienās ir sastopama. Es saku tulks. Kas bez nekādām valodas zināšanām turpin dzīvot un eksistēt un kaut kā jau kuļās uz priekšu, bet... Veida viņi to savu dzīvi pietiekoši pilnvērtīgi un arī, ja man palika neērti veikalā ar viņu blakus uzturēties, tad gāja ārā. Tas ir ārā. Man pienāk pārdevēji un paprasa kungi, ko jūs vēlaties, un es nepaspēju muti atvērt, kad jau man aiz muguras viens šitā acis. Kuken. Kas skatīties, viņš tikai grib.
Jā, bet tas cits tās. Jā, cik daudz tu saki, mēs jau nedaudz parunājam, cik daudz tu seko līdzi mūsdienu handbolam par Latvijas čempionātu pieminēji, ja, kad tu nedaudz dažreiz... Neesmu bijis klātienē diezgan ilgi, teiks tā. Jā. Nav salicies, jā. Televizors Latvijas čempionātu atklāt sakot neskatos. Paskatos tādas spēles, teiksim, kur Latvijas izlasēji izšķirās, vai ne, par iekļūšanu. Pēdējās divas. Pagaid, bet tu toreiz nebija Valmierā, mums ar Sloveniju spēlēja? Nē, tu nebija. It kā Valmiera, ja es laukos, tad tas ir starp Līgatni un Siguldu, tad it kā nav tālu. Tavs virziens, jā. Virziens. Tavs virziens, jā. Ar Valmieru uz starptu. Tur pusīt aizbraukt. Nav tur nekas, jā, tieši tā, pusotras stundas brauciens, turpat mazāk. Jā, tā kā, tā. Nesaliekās tie laiki, varbūt arī, vienmēr jau var atrast kaut kādu atrunu, vai ne, bet tā kā, tādus globālos notikumus pasakot, ir jau patīkami pasīties skaisti, ka spēlē, vai ne, augstākā līmenī, Hansens pasaka, cik viņš ilgi spēlē, ne, zvaigzne, labāk apmaksātais. Tāpat kā Karabatičs apskaties. Jā, Karabatičs gan beidzot paziņoja, ka pēc olimpiskajām spēlēm viņš noslēdz karjeru. Hansens visticamāk arī. Izskatās. Kaut gan vai savā klubā viņš tur plosās. Nepajokam. Pilnīgi. Uz viņu arī spēlē, protams. Bet parēķini, cik 2008. gadā Pekinā mēs viņu tā pirmo reizi ieraudzījām pa īstam, vai ne? Tad parēķini 15 gadus pasaules līmenī. Met no visurienes un dod, un visu tur redz, un laukumu redz, un visu dara, un visu, un šito. Un tāpēc arī, teiksim, kā bija Ženja Černišovs, 35 gadi, man liekas, bija, ka viņš vēl spēlēja, ja? Protams, viņš nevar aizskiet uz ātro, bet viņš bija aizsardzības balss. Aizsardzībā viņš sariktēja, viņš man daudz ko ļoti iemācīja, vai ne? Viņš uzreiz tur, es viņu daudz blakus nospēlēju. Bet viņš arī kā cilvēks tāds, interesants. Kā lai pasaka, ar viņu garlaicīgi nav. Nē, viņš bija kolorīts tur. Ja mēs atceries kā komanda Kaļiņgradā vienā viesnīcā dzīvojām, tāpēc es zinu. Jā. Un tur tā nedrīkstēja atslābt ar viņu arī. Tur tā visu laiku jābūt uzmanīgam. Ja tu atslābi, tad tur uzreiz kaut kas tāds. Tur bija vairāk. Tur vēl Tomins arī tālu neatpalika no viņa. Tas bija citā līmenī. Ženja bija augstākā līmenī. Žuks ar Ženju, tie bija divi Žuks ar Černišovu un vēl Barans. Tur trīs tur. Ja šitiem trījiem tur atslābt nedrīkstēja. Tur kaut ko nepareizi tā, tad tur uzreiz tu jau, šitas jau uzreiz dabūni iekšā. Uzreiz iekšā. Labi, tad tam top spēlēm tu paseko līdzi, sanāk paskatīties, un ja mēs runājam par top, mēs jau te lēnām arī laikam šķiet tuvosimies noslēgumu, mums vēl nepilnas 10 minūtes ir atlikušas, tad par top notikumiem mums pasaules čempionāts sievietēm arī sācies. Vakar sākās, jā. Dānija... Tā ir pirmā grupu turnīrs, pirmā daļa, Austrija, Koreja +1 bija tāda riktīga viena Man negribās teikt, ka tur nav ko redzēt, bet ļoti maz ir tādu interesantu spēļu, kur tiešām... Pirmajā daļā tā, jā, jo 32 komandas un Dānija, Norvēģija, Zviedrija 3 valstīs. Bet večiem jau tāpatās ir. Jā, un mēs pasaules čempionātā, jā, mēs par to esam arī runājuši, kad arī vīriešiem ir 32 komandas. Skaidrs, tas iemesls, kāpēc tas tiek darīts, lai paplašinātu šo geogrāfiju un tā, bet tā pirmajā daļā. No tās geogrāfijas paplašināšanas amerikāņi vienīgie, kas pēdējā laikā diezgan strauji progresēja. Brazīlija, Argentīna, tās ir līmeņa komandas, tur nav jautājumu. Ja tu sāki Ameriku, man šobrīd droši vien tas tāds spilgtākais piemērs varētu būt. Tur atkal Zviedru kolonija iesaistījās. Jā, tur ir Zviedru treneri, tur aizbrauc un tā tālāk. Tas loģiski uzreiz. Jā, tā kā no tiem... No pārējiem es vairs nevienu nevaru nosaukt. Vienīgā tāda, kas... Uz sitienu, kā saka, es arī tā uzreiz nenosaukšu, kur ir tie, kas... Uz tā paplašināšanas rēķina, uz tā geogrāfiskā rēķina būtu progresē. Eiropas čempionāts ir spēcīgāk kā pasaules.
tajā kodolā. Kā es smējos, pasaules čempionāts. Cik pasaules čempionāts ir atklātais Eiropas čempionāts? Jā, es dažreiz pazobojos, bet kādreiz atceries, Koreja bija ļoti spēcīga. 80. gadu beigas, Dienvidkoreja 90. sākums. Tagad nav. Bija ar piesaistītiem speciālistiem, cik es nezinu, ko viņi piesaistīja. Japāņiem interesanti izlasa. Bet tur arī islandietis galvenais treneris, tur vai vācietis, kas nebija. Vācietis, islandietis pirms tam, jā. Tā kā bet tas jau nav uz ilgu laiku, tas ir uz to brīdi, viņi kaut kā māk sakoncentrēt. Tas ir tomēr interesanti, vai ne, ka tu tāda līmeņa komanda, kur nav apakšā tradīciju, nav bāzes, nav tur tās piramīdas, teiksim, no skolām, pēkšņi bamš un šitā te tur uz līdzīgo. Es nezinu, tad tur ir kaut kādi selektie, jābūt kaut kādai pārgudrai vai ir no katlas. Nē, protams, tur miljardi un tur ir no kā izvēlēties. Tur droši vien neļaus Kreļiem nodarboties ar gargabalnieku lietām. Uzreiz tiek otrā klasē. Jā, uzreiz otrajā klasē un aiziet, jā. Bet, Roksbumbai, kā sakot, tā ātrā specializācija, es domāju, diez vai ir vajadzīga, jo... tāpēc ir minihandbols, kur tas tā kā roteļa vairāk. Varbūt, jā. Redz, mēs kaut kādai spēles saprašanai un... Anatolijas, viņam ir status tāds, ka viņš nevar pārtērēt laiku. Tu vienkārši ieminējies par minihandbolu, jo es tā lēnām sāku virzīties uz lietām, par kurām vēl obligāti kuras jāpasaka. Rībjoniskajā centrā būs jāaiziet apskatīties. Jā, 8. decembrī minihandbols, šī gada noslēdzošais turnīrs bērniem. Tā kā būs atkal daudz komandas un būs... Pirms Ziemassvētku Jandāliņš. Tavējais tur ietilpst. 10 gadi. 10 gadi ietilpst. Starp citu, tu minēji juniors, 10 gadi. Nav Kreilis. 11. Nav Kreilis, bet ar kādu sporta veidu nodarbojās? Pašlaik peld. Ļoti labi. Tas ir ļoti labs. Vispār attīstībai tas ir super. Jā. Peldēšana, vieglatlētika. Arī imunitātei un viss šitādai lietai, jo tur ir vēl... Jā, tā kā, pa sporta spēlēm mēs jau paspēsim. Ogrē Roksbumba nemirst, tur viss kārtībā. Nē. Galu galā, ja bērni pavelti trenēs, kā viņi var Jā. Tas ir plus. Tā kā vēl viena lieta, man te vairāks ir atzīmēts, tātad mini-handbolu mēs pieminējām, un 22. decembrī ļoti interesants pasākums būs, kuru uz kurien jābrauc? Klausies, ASK Zemesardze LSPA sadarbībā ar handbola podcastu Soliņš labāk zina. Organizē Ziemassvētku street handbola turnīru 2023. Tu tā sarauc pieri, domā, kas ir street handbols? Nē, nezinu, ka vienu brīdi pa to kaut kas pa geto vienu brīdi. Jā, uz to pašu pusi, tas ir kaut kas līdzīgs mini handbolam, viena vārtī, viena uzbruk, otra aizsargājas iemeta vārds, tad mainās. Tāds absolūti bezkontakta pasākums. 22. decembrī LSPA sportzālē no 8:30 līdz 23. aptuveni. To es nemācēšu pateikt. Tur jau jaunajā balkonā. Man vienmēr šitais tāds nedaudz smīnu izraisa, kad vecā un jaunā man viņas vienmēr ir bijušas kādu vienu tādu otru. Neko sliktu, protams, nedomājot. Bet tā kā meklējiet informāciju Instagramā, atradīsiet par šo te pasākumu un varat organizēties un piedalīties. Vai tu kaut ko jau zini vairāk, kā nedaudz pietuvinātāks cilvēks par izlašu turnīru? Tuvākajās dienās būs pavisam konkrētāka informācija. 27, 28. Tā kā sekojiet līdzi sociālajiem tīkliem, mājaslapai, jā. Tā kā Latvija, Lietuva, Igaunija, Somija. Jā, precīzi, jā. Jā, labs turnīrs. Jā, tā kā Valta varbūt uz Lūdzu būs jāizbrauc. Datumi? Tu tur esi spēlējis? Nē, starp Ziemassvētkiem un jauno gadu. No Ogres, būšu prom. Redz, nesaliekās tev. Jā, un vēl nākamnedēļ 6. datumā Tenaks, kas pat aizvadīja ļoti labu spēli pret Igaunijas čempioniem. Jā, mums bija aizvadīta Baltijas līga. 5:30 viņi uzgaidīs, es uzlikšu. Jā, tad mums
Baltijas līgas rezultāti aizvadītie, tad ASK tās ir objektīvas Dobelī un ar Dragūniem, ar Klaipēdas Dragūnas spēlēja, abās spēlēs tika piedzīvoti zaudējumi, un savukārt Dobels Tenaks ļoti, ļoti aizraujošā spēlēs, gan viņi neredzēja, bet dzirdēju komentārus atsauksmes par šo spēli. 35-30 uzvarēja Polvas Servitē, Igaunijas čempions. Jā, un līdz ar to tad šī ir šī brīža Baltijas līgas kopvērtējuma tabula, un ar šo uzvaru un tagad viņi 6. datumā Dobels otrajā vietā. Savā laukumā tagad Dobelē. Jā, 6. datumā Dobelē, un šī spēle būs redzama TV4 un komentēšot Anatolijas Kreipāns. Jā, es jau esmu noslēdz līgumu ar Dobelniekiem un ar ASK arī. Jā, tā kā visi kas seko līdz 6. datumā. Rīgā ASK zaudēja diezgan pamatīgi. Es domāju, es tagad no galvas neatceros šo te rezultātu, bet starpība bija laikam daudz. Dobelē? Jā. Nē, viņi Rīgā zaudēja, bet Dobelē es domāju, ka viņi vajadzētu būt intriģējošākai spēlē. Ulands būs satrenējis. Cerams, redzēsim. Tur jau Butāns arī trenējis. Jā, tā kā Baldiņš? Baldiņš ir... Juris uz soliņa ir, jā. Baldiņš ir droši vien padomdevējs. Ģenerāli menedžers un ģenerālis. Droši vien, jā. Mans bija visu celtnieku laiku priekšnieks. Viņš bija arī video operators. Jā, viņš bija viens cilvēks orķestris. Cilvēks orķestris. Ar lielu pienesumu. Jā, protams. Tas gan. Man vēl te bija atzīmēts vairākas lietas, bet es vienkārši pieminēšu. Par vienu jauno turnīru jāpiemina. Jā, es tikko atjaunot to turnīru. Es tikko pie tā arī gribēju nonākt, kad rīt 1. decembrī sākās Baltijas, sieviešu Baltijas jūras. Tā viņas sauc. Jā, jo ir Somi. Arī Somija klāt. Lai Somus neatstumti, ir arī Somi klāt. Tad rīt 1. decembrī sākās pirmais turnīrs Igaunijā sabraukuma formātā. No Latvijas 2 komandas. No Latvijas piedalās Dobele un Lūdza. Dobele un Lūdza. Un tad 1., 2., 3. jau decembris. Pēc sabraukumiem. Jā, tas ir finansiāli. Jā, pirmais gads atsāka šo te Baltijas sieviešu līgu, un pēc daudziem gadiem, droši vien, ja vajadzētu precīzi, tad man tev vajadzētu jautāt pēc cik gadiem. Nē, es no galvas nezinu, tur jāmeklē. Jā, tā kā 90. gados tas bija. Jā, varam sekot līdzi spēlēm, kā vienmēr YouTube visas spēles tiks rādītas, un teksts tiešais arī būs. Tā kā sekojam līdzi, vairāk informācija Facebookā var atrast Baltijas līgas lapā, kur ir gan par vīriešiem, gan par sievietēm informācija. Tā kā sekojam līdzi, mūsu komandām jānovēl veiksmi. Es vēl par šo pēdējo piebildu, ka Dobelē pirmā spēle ir ar Mistru, un savukārt Latgolam ar Somijas Grifka, pareizi saucās tā komanda laikam. Jā, tā kā, lai komandām veicas, ļoti labi, ka... liels ieguvums mūsu komandām. Ka dāmām arī ir Baltijas līga atjaunot. Izaugsmas ziņā ļoti liels ieguvums. Skatīsimies, kā veiksies, un... Man vēl bija atzīmēts arī, ka mums par leģionāriem nedaudz vajadzētu parunāt, bet es par šo piebildu. Tur mūsu nesenais sarunu biedrs Raivis Garbanovs pat izcēlās ar 11 gūtiem vārtiem. Jā, Norvēģijā 11 vārti. Komanda gan zaudēja, bet jā. Bet kā saka, viņš individuāli izcēlās. Tu pat Renāru Ruščinu bija saticis. Tas pat Hanover Burgdorfs. Jā, tas man nav atzīmēts, ka tas ir jāpiemina, bet... tāpēc es tev atgādīju. Bet Renāra, jā, sanāca arī ar Renāru nedaudz parunāt un sarunājām, ka viņš kādā brīdī... Bet tas jau būs 24. gadā. Jāskatās kalendārā, jo tuliņās jau decembris klāt. Vācijas izlases sāks gatavoties Eiropas čempionātā. Jā, laiks skrien ļoti ātri, un Renārs ir ļoti, ļoti atsaucīgs un gatavs pieslēgties podkastam parunāt, jo viņš stabili ir starp kandidātiem uz iekļūšanu Vācijas vīriešu izlases sastāvā. Trīs spēlētāji šeit. Arī starp citu Kreidas. Jā. Un Eiropas čempionāts notiks Vācijā nākamā gada janvāra mēnesī.
un mājās mēs jau vairāk kārt esam minējuši, uz pirmo spēli ir pārdots ārkārtīgi daudz biļetes, un tur tas būs spēlē stadionā. Jā, lielajā stadionā, un tā kā būs ļoti iespaidīgi handbola svētki, un tā kā. Mums vēl konkurss jautājums ir. Es kā izdomāju, mēs to sākumā pieminējām, un tad mums vēl tā pauzīte bija. Bet tas bija pirms mēs atslēdzāmies, vai... Tas ir Anatolija noslēpums. Šo valties vienmēr Anatolijam, jo tā ir viņa atbildība. Ja kas es pēc tam var teikt, ka es neesmu vainīgs. Anatolijas izdomāja jautājumus. Šāds nosaukums ir tikai rādījos, šeit vai kaut ko citu izdomāt. Bet... es nedaudz arī palīdzēšu. Tad jautājums par to, kurā gadā tad, tā zelta spēlē Valts piedalījās pret Minsku un kļuva par bijušās PSRS čempionu. Pateikšu, ka apaļš gadskaitlis ir aizritējis šogad kopš tā gada. Tātad, kurā gadā notika zelta spēle starp CSK un Minskas kurā piedalījās arī Valds Bērziņš un kļuva par čempionu? CSK. Apaļš ir 66, vai ne? 99, bet tik ilgi nedzīvo. Vēl ne? Man liekas, ka šis ir grūtākais no visiem jautājumiem, kas ir bijis. Ja kāds uzmanīgi paklausījās, tad jau. Jā, tas bija pieminēts. Ja godīgi, es sākumā neatceros, es būšu palaidis gar ausīm, tad man vēlreiz būs jānoskatās. Redzu, tajā pirmajā gadā viņam bija tas savainojums, viņš nekļuva par čempionu. Jā, tur sajauc. Kļuva, bet... Iedeva tādu mazu medaļu. Mazu medaļu, jā. Ne, diplomu. Diplomu. Bet prēmija maziņa bija. Bet nākamajā gadā... Papēc tas čempionu bija. Cik bija prēmija? Nav pieklājīgi, bet es jau, protams, bija kaut kur starp 7 un 800 kaut kur. Rubuļi, jā. Tas ir tam laikam inženieru alga 125. Jā. Tas ir pusgada alga. Padomu sportā profesionāli nebija amatieri. Nē, tā bija sporta komitejas prēmija. Jā. Lūk, jautājums tad mums ir, kurā gadā notika šī zelta spēle starp Minskas un CSK komandām. Lūk, un Valts kļuva par čempionu. Jā, un tad visas pareizās un arī nepareizās atbildes mēs rakstam Instagramā. Tur būs postiņš ar jautājumu, un tad tur apakšā tad liekam visas pareizās un nepareizās atbildes. Mēs savukārt pēc tam atkal, kurš tur datums sanāks, tagad neatceros, jāpaskatās, tad izlozēsim, mēs izlozējam tanī pirmdienā, kas ir pirms nākamā podkāsta. Šodien 30. ļoti elementāri, paskaties kalendārā. Tev telefons pie rokas. Paskaties kalendārā. Vēl tur poltīt kaut kādu. Tas mums ir, tad mēs izlozējam 4. decembrī un nākamais podkāsts, tad mums būs 6. decembrī. Jā. Un tad taisnā ceļā no podkāsta uz, pagaidām, 6. nevar būt. 6. nākamnedēļ. Es atvainojos 13. 13. un tomēr. 13. Jā. Kaut kas, tad mikrofonu vispār. Uz Dobelu var nepaspēt. Jā, 13. Jā, es atvainojos 13. Jā, 19.30 laikam jādobelē. No galas neatceros. Bet tu būs viss kaut kur izsludināt. Protams. Tagad taču viss viena klikšķa attālumā nav jāzvan un jāprasa vai jādiktē. Jāiet uz taksafonu. Nē, vēl no viesnīcas nevar pazvanīt uz ārzemēm. Citreiz nevarēja, kad tu vēl eji uz pastu un tad iemet 15 kapeikas un tad zvani. Es no Čeļabinskas šādā veidā sūtīju telegramu ar savu telefonu numuru. Es neceros, kāpēc. Mums bija tūra. Tu sūtīji telegrammu ar telefonu numuru, lai tev piezvanītu. Jā, jo es neatceros, kas tur bija. Jā, un tad es gāju uz pastu. Un tur Čeļabinskā ir tāds piemineklīts, kur it kā Eiropa un pēc tam Eirāzija sākas. Jā. No Čeļabinska jā, un tur bija pasts netālu. Tad man bija iespēja apskatīties arī robežu. Jā, un tad es sūtīju telegramu un uz padomu jaunatni, un tad ar lūgumu arī citiem pateikt, ja kādam interesē. Jā, kaut ko vajag. Jā. Čeļabinskā varēja, teiksim, jautājums saņemt tādas, vai jums tiešām Rīgā brīvi džinses var nopirkt veikalā? Bet es neceros, kaut kur jautāja, vai mums arī rubļi ir, vai mums sava nav. Man jautāja, vai mums ir milicija vai policija?
Man to gadījumā nejautā. Tad tur katram savi jau. Jā, kur trāpījās. Katrs savā nišā. Kuram džins. Čerabins, kā toreiz bija Pelmeņa restorāns. Jā, ļoti labs. Jā. Ļoti labs. Un lāča gaļa pelmeņas. Mums šefi bija. Mēs ar Āri Aivaru braucām, bet tur bija kaut kāds slēgtais pasākums un netikām. Mēs tikām. Mūs aizved. Kā bija visām komandām, kad bija tūre, pēc čempionāta bija vietējā kaut kādi šefi. Jā. Bet mūsu šefi bija armijas aizsardzības rūpnīca, uz kuru mums nevarēja vest vienkārši, jo mēs bijām no Latvijas. Uz tanku rūpnīcu nevedīs. Un tad mums aizved uz to pelmeņu restorānu. Divos stāvos, riktīgs pasākums, un tad varēja izvēlēties. Mēs no ārpus tikai paskatījāmies. Es ar droši vien izvēlētos pelmeņus tanku rūpnīcas vietā. Tagad nāk pusdienlaiks, un es pateikšu, ka tāds viens no vislabākajiem šefiem mums bija. Tu es nespēlēju. Pirmajā līgā mēs bijām Paņevežā. Mums šefs bija gaļas kombinācija. Ar ekskursiju un ar degustāciju. Ar ļoti tādu labu degustāciju. Es domāju, ka tagad mēs esam apetīti uzdzinuši daudziem, runājot par pelmeņiem ar lāču gaļu un desām un vēl visādiem labumiem, tāpēc jānovēl visiem labu apetītu un Valti. Man jāsaka, paldies, ka atradi laiku. Un, paldies par uzaicinājumu. Jā, mēs, protams, mums sarakstā ir vēl arī citi uzvārdi no tā laika. Un vēl no man ļoti gribētos, es aprunāšos ar vienu spēlētāju, kurš tikai nesaka uzvārdu. Nē, es neteikšu, kurš spēlēja. Es nepaspēju redzēt klātienē, kā viņš spēlē meistarkomandā. Viņš toreiz Latvijas čempionātā vai es tikai uzspēlēju. Es vēl tev pēc tam pateikšu. Tu viņu ļoti labi zini. Viņš arī ir Kreilis. Tas lai paliek. To atstājam intrigai. Tas ir Andris Gulbis? Andris Gulbis ir mums citā līmenī. Jā, citā statusā. Vienmēr sakot, man bija interesanti. Es ceru, ka jums skatītāji un klausītāji, kas pēc tam varbūt arī klausās, arī bija interesanti. Vēlreiz, Valti, liels paldies. Paldies, Anatolij, tev, neskatoties uz nelielām tehniskām problēmām. Bet mēs varējām garāk parunāt. Jā, precīzi. Redzi, ir savu mīnus un ir savu plus. Tā kā vajag visu uztvert. Kādreiz Juris Blaumans, padomu jaunatnē, viņš krimiķu, kā saka, rakstnieks un viss mums fantastisks kolēģis. Viņš kādreiz, ka katrai lietai ir, kā saka, divas puses. Viņš kādreiz ļoti labi pateica, arī naudai ir divas puses. Viena puse un otra puse. Ir un nav. Kura ir pareizā? Jā. Tieši tā kā labu apetīti visiem, kas ēd un vai ceļā uz pusdienām. Vēlreiz liels paldies un uz tikšanos jau 13. decembrī. Paldies un vislabāk. Paldies.